Ūdens daudzums organismā atšķiras pa vecumiem. Ja zīdainim tas ir 75%, tad vecam cilvēkam vien 55%, jo vecums tas ir izžūšana. No ūdens daudzuma un kvalitātes ir atkarīga mūsu veselība. Par daudzumu. Nepieciešamais dienas daudzums ir 30 ml uz 1 kg svara. Ja samazinās ūdens daudzums, tiek izjaukti visi bioloģiskie procesi, bet nevajag lietot arī vairāk ūdeni nekā nepieciešams, jo arī produktos ir ūdens. Svarīgākais no rīta ir izskaloties ar ūdeni, tāpat kā rīta duša tikai no iekšpuses. Kas notiek, ja par maz lieto ūdeni? Paliek biezākas asinis, paaugstinās asinsspiediens, paaugstinās hemoglobīna līmenis un paaugstinās holesterīns. Ja par maz ūdens, cilvēks mazāk čurā, tas nozīmē, ka mazāk atbrīvojas no skābuma. Kā rezultātā paaugstinās bilirubīns, kas ir aknu rādītājs, paaugstinās cukura līmenis un leikocīti. Sākas saskāpšana un veidojas liekais svars. Ūdens mums ir nepieciešams tāpat kā skābeklis. Atūdeņošanās pazīmes – slāpes, trauksme, slikta termoregulācija, koordinācijas zudums, nogurums un slikta dūša. Starp citu, ja ir slāpes, tas nozīmē, ka organismā trūkst jau litrs ūdens. Sausums mutē ir liels rādītājs, ka mirst šūnas. Ja ir sausa, plaisājoša āda, tā ir pazīme, ka organismam trūkst ūdens. Visu, kas ir sauss, vajag mitrināt, tāpat kā istabas augus, ja? Un āda mitrumu saņem no iekšpuses. Par ūdens trūkumu liecina arī akmeņi organismā. Akmeņi, starp citu, nav slimība. Tā ir organisma saskāpšana, kas radusies mīksta, viegli sārmaina, tīra ūdens trūkuma dēļ. Tāpat virkne vēl visādi citādi. Ja? Cukura diabēts rodas no izjauktas ūdens apmaiņas, katarakta saistīta ar ūdens trūkumu, alerģiskās saslimšanas, jādzer tīrs ūdens, lai izskalotu toksiskos atnācējus. Ja? Depresija, saskābuši cilvēki vispār nesmējās. Ja cilvēks ievērotu ūdens dzeršanu, 18 slimību veidi samazinātos un pazustu.